Turpināsim tēmu par zabatu. Mēs pagājušā reizē, kad es biju ciemos, iesākām tēmu sabats cauri laikmetiem. Kā sabata ceļš cauri grūtiem ērkšķainiem, cauri dažādiem laikiem ir gājis, bet sabats nekad nav aizmirsts. Svētījiet manas svētās dienas, ka tās ir par derības zīmes starp mani un jums, un ka jūs atzīstat, ka es, tas kungs, esmu jūsu dievs. Ievēro sabata dienu, ka tu to turi svētu, kā tas kungs tavs dievs tev to ir pavēlējis. 5. Mūzes 5.12. Un tai pašā nodaļā ir rakstīts, bet es parādu žēlastību tūkstošiem, kas mani mīl un manus paušļus tura. Iepriekšējā reizē mēs apskatījām sabata ceļojumu no 1. līdz 12. gadsimtam, no Golgātas līdz krustakariem, no Konstantīna Lielā un pāvestības troņa Romā līdz pat vistālākajiem Eirāzijas un Āfrikas stūriem. Abesīnija, Ķīna, Indija, pat budistu mūki, kurus bija uzrunājis vēsts par zabatu, jo sabats ir radīšanas piemiņas zīme un tas attiecas uz visiem cilvēkiem. Sabats nepalika Golgātā, lai kā ienaidnieks to gribētu tā pasniegt. Velti pie Kristus kapa tika nolikti kareivji par sargiem. Tie nespēja paturēt Kristu kapā. Un velti augstie priesteri un vecai apklusināja kareivjus ar bagātām dāvanām, jo vēsts par Kristu izplatījās pa visu pasauli, sludinot glābšanu visām ciltīm, tautām, valodām. Tad no 12. gadsimta ejam tālāk. Draudze tuksnesī. Atklāsmes grāmatas 12. nodaļas 1. pantā. Pie debesīm parādījās liela zīme. Sieva, saulē tērta, mēnesis apakš viņas kājām, un viņai galvā 12 zvaigžņu vainags. Sieva, tā ir draudze, kā tas attēlots arī Jesejas 54. nodaļā, jo tavs laulāts vīrs ir tavs radītājs, tas kungs Cebauts ir viņa vārds, un tavs pestītājs ir Izraēlas svētais. Viņu sauc par visas pasaules dievu. Saule, evaņģēlijs, mēnesis zem kājām, vecās derības bauslības, pravietojumi un veidu stingrs pamats. Gluži kā stāv rakstīts romiešiem 9. nodaļā. Izraēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, kalpošana, apsolījumi, tēvi, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi. Amen. 12 zvaigžņu vainags, 12 apustuļi, kā tas ir Mateja 19. nodaļā beigās, un arī Atklāsmes 21. nodaļā 14. pantā, kur jaunai Jeruzalemei pilsētas mūrim pamatā bija 12 akmeņi, un uz tiem rakstīja 12 vārdi, Jēra 12 apustuļu vārdi. Sieva, saulē tērta, mēnesis zem viņas kājām. Citiem vārdiem sakot, draudze evaņģēlija gaismas vadīta, baušļos un pravietojumos nopamatota, apustuļu mācību turēdama. 12. gadsimts, kad visas citas metodes izrādījās bezspēcīgas cīņā pret Dieva likumiem, tika pacelts zobens, krustakari, un to galvenais mērķis bija iznīcināt tautu, kura ievēroja Dieva likumus, ar roku pārrakstīja svētos rakstus un nesa Kristus gaismu pasaulē. Šī tauta sevi sauca par valdiešiem un dzīvoja Alpu rajonā. Bet atbilstoši savam dzīvesveidam, viņi tika saukti tādos vārdos kā sabati, sabatāti, insabatāti, inzabatāti. Tas ir no vēstures liecībām. 12. gadsimts Spānija. Aragonas karalis Alfonse izdeva pavēli. Visiem valdiešiem un insabati jātiek aizsaucītiem no Dieva sejas un izraidītiem no mūsu valsts. Šie visi fakti, kāpēc es viņus lasu, ir dažādi citāti, dažādi notikumi bijuši,
Bet tos visus vieno viens fakts, ka sabats nekur nav pazudis. Lai kā varbūt daži domā, ka sabats ir kaut kāds jaunievedums, kad baznīca gadu simtus ir ievērojusi svētdienu, tomēr vēsturē mēs redzam, ka sabats vienmēr ir bijis turēts. Tajā pašā laikā ļoti izplatīta bija vēl kāda konfesija – pasagīnī. Viņi turēja visus Dieva likumus, tā skaitā sabatu. 12. gadsimta vēstures liecība par viņiem saka, viņu izplatība ir gandrīz neticama. No Bulgārijas līdz Ebronos, ziemeļ Francijas līdz Tibērai. Visur viņi ir. Veselas valstis ir pārņemtas, tādas kā Ungārija un Dienvidu Francija. Viņi ir izplatīti daudzās valstīs, Vācijā, Itālijā, Nīderlandē un pat Anglijā. Sabata turētāji 12. gadsimtā. Kāds tā laika pāvestības autors Bonakursus rakstīja šādus vārdus pret Pasagīnī. Nevis daži, bet daudzi zina, kādus pārkāpumus dara tie, kas saucas Pasagīnī. Pirmkārt, viņi māca, ka mums ir jāievēro sabats. Vēl jau vairāk, lai pastiprinātu viņu vainu, viņi noraida mūsu baznīcas tēvus un visu Romas baznīcu. Un Blēzes savā grāmatā History of the Waldenses raksta, starp vēsturiskiem dokumentiem mums ir arī 10 baušļu skaidrojums datēts ar 1120. gadu. Šajā dokumentā ir iekļauts arī 4. bauslis, kas liek ievērot sabatu. Valdieši ne tikai ievēroja, bet arī sludināja 10 baušļus un evaņģēliju, tā skaitā sabatu. 12. gadsimts Velsā ir daudz pierādījumu par sabatu ievērošanu. Velsas universitātē līdz 1115. gadam, kad par Romas pirmo bīskapu kļuva Deivids. Tomēr pat tādas sabata ievērotāji nezemojās Romas priekšā un neatkāpās no savas ticības. Tad ir vēl kāds personāžs. 20 gadus Pīters de Bruis sludināja Dienvidu Francijā. Viņš īpaši uzsvēra pielūgsmes dienu, kuru tajā laikā atzīmēja ķeltu draudzes Britu salās. Paulis Jāņi un Liela Austrumu draudze, respektīvi 4. baušļa 7. dienu sabatu. Lombardijā. Sabata ievērotāji pēdas ir atrodams Gregora I, Gregora 7. laikos un 12. gadsimtā Lombardijā. Tas ir no Stronga enciklopēdijas. Vēstures liecības runā pašas par sevi. Tas ir 12. gadsimts tumšo viduslaiku pati kulminācija, kad draudze ir tuksnesī un vēlns ārdās lielās dusmās. Un ko draudze dara tuksnesī? Draudze tur Dieva baušļus un Jēzus ticību. Atgriežoties 6 gadsimtus atpakaļ, mēs redzam Daniela 7. nodaļas šo piepildījumu, kur rakstīts, es aplūkoju uzmanīgi šos ragus un redzēju, ka to starpā parādījās vēl viens mazs rags, un 3 no tā agrākiem ragiem tika izlausti. Un redzi, šim ragam bija acis kā cilvēka acis un mute, kas runāja liels un pārgalvīgas lietas. Un tad tai pašā nodaļā ir sīkāk uzrakstīti 10 ragi ir 10 ķēniņi, kas celsies no tās valsts. Pēc tam izvirzīsies viens, kas ir citāds nekā agrākie un nogāzīs 3 ķēniņus. 538. gads pāvests Vigīlijus ar karavadoņa Flāvija Belisāra palīdzību, izmantojot militāru spēku, ieguva pilnīgi politisku varu. Bet atgriežoties vēl pārdesmit gadus agrāk, varam redzēt, kurš un kāpēc izlauza 3 ragus no 10, jeb 3 valstis pēc dalītās Romas impērijas – Heruļus, Vandāļus un Ostgotus. Šīs tautas lasīja Bībeli un nepieņēma Romas baznīcas mācību. Vēl jau vairāk šajās valstīs netika respektēta bīskapu vara, tie tika ierobežoti un bīskapiem nācās pakļauties šo valstu likumiem. Lai pāvests iegūtu vispārēju varu, vispirms vajadzēja izraut šos 3 ragus, jeb šīs 3 valstis. Un šīs 3 tautas tika iznīcināts ar visām saknēm. To kultūras un vēstures mantojums tika tik rūpīgi un pilnīgi iznīcināts, ka no tā nav palicis pāri nekas. Mēs
apskatījām vēstures liecības par Dieva draudzi pirmajos 12 gadsimtos. Visā pasaulē ļaudis, kaut arī caur vajāšanām un uguni, bet kas pagodina Dievu un tur viņa baušļus. Un tomēr šie 3 ragi izraisīja īpašas ienaidnieka dusmas. Uz šī fona, kur visā pasaulē ir cilvēki, kas ievēro Dieva likumus, mēs varam tikai iztēloties, cik tad skaidra bija Heruļu, Vantāļu un Ozgotu ticība, ja mazajiem ragām vajadzēja pilnīgi izdzēst jebkādas pēdas no viņa kultūras. Vai varētu sākties 1260 dienu karš pret Dieva svētajiem. Un šeit ir līdzīga tauta valdieši, kuru ticība bija tik skaidra un noteikta, ka pret šo tautu nelīdzēja nekas mazāks par krusta kariem. 13. gadsimts. Viņi saka, ka svētīgais pāvests Silvestris bija antikrists, par kuru Pāvela vēstulēs minēts kā par pazušanas dēlu. Viņi arī mācīja ievērot sabatu. Tas ir no Piemontes seno baznīcu vēstures, kurā arī kāds ievērojams Romas autors raksta par valdiešiem. Lai pilnībā iznīcinātu valdiešus, pāvests Inocents III sūtīja dominikāņu inkvizītorus uz Franciju un krustnešus, solot atlaist visus grēkus tiem, kuri palīdzēs cīņā pret valdiešiem. Kad inkvizītori ielauzās Francijā, viņi paziņoja: valdiešus var atpazīt pēc tā, ka viņi seko Jēzum Kristum un vērtē viņa baušļus augstāk par dzīvību. Tāda ļoti skaista apliecība, raksturojums. Nevis tie, kas tur gados mēteļos, vai tie, kas tur drūmām sejām, bet nē, tie, kas tur Dieva baušļus. Ļoti skaista atpazīšanas zīme. Es domāju, ka tāda būs arī pēdējo kristiešu apliecība, pēc kā viņus pazīt. Tūkstošiem Dieva ļaužu inkvizīcija spīdzināja līdz nāvei, krustneši apglabāja dzīvus, sadedzināja, salauz gabalos. Mēs to visu zinām. Izpostot Biteres pilsētu, karavīri jautāja katoļu vadītājiem, kā viņiem vajadzētu zināt, kas ir ķeceri, un atbildes skanēja: nogalini viņus visus, jo tas kungs zina, kas ir viņa ļaudis. Un 1229. gadā Francijas karalis Luis IX publicēja statūtus Kupientes, kurā viņš uzdod sev atbrīvot Dienvidu Franciju no ķeceriem, kā viņi sauca sabata ievērotājus. Tai pašā 1229. gadā Francijā Tulūzas koncils, kurā tika izdoti kanoni pret sabatu turētājiem. 3. kanons. Dažādu rajonu kungiem ir rūpīgi jāpārmeklē villas, mājas un meži un jāiznīcina, kā ir nosauc ķeceru slēptuves. Tai pašā gadā Francijā tika pieņemti vairāki kanoni pret sabata ievērotājiem. 14. kanons izdodā pavēli personām, kuras nepiedara garīdzniecībai, ir aizliegts piederēt jebkādai grāmatai no vecās vai jaunās derības. Mēs gan savās bībelēs lasām: ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus manus baušļus, un ja tu glabāsi manus likumus kā savu acu raugu, tad tu dzīvosi. 1230. gadā Romas inkvizītors Reinerus Sačo deva šādu liecību par sabata ievērotājiem. Valdieši un citi sabata ievērotāji pastāv jau no lielas senatnes. Viņi pastāvēja vēl pirms pāvesta Silvestra un citiem. Vēl jau vairāk sabata ievērotāji pastāv jau no apustuļu laika. Vēl viena liecība, ka sabats nav jaunievedums. Sabats arī nav labi aizmirsts vecais, kā teicienā, bet sabats vienmēr ir bijis dzīvs visos laikos. Jā. Paulisiāņi, Petrubusiāņi, Pasagīni, valdieši un insabatāti bija lielas sabatu ievērojošas grupas visā Eiropā līdz pat 1250. gadam. Arī 13. gadsimtā Mongolijas iekarošana nespēja ievainot lielo austrumu draudzi, kas ievēroja sabatu.
Tieši pretēji, liels skaits Mongolijas prinči un lielākā daļa Mongolijas karalienes bija tieši šīs draudzes pārstāvji un ievēroja sabatu. 14. gadsimts. Inkvizītors Guy Manuel rakstīja, gadsimtiem ilgi evaņģēliskās grupas, jo īpaši baldieši, tika saukti in sabati, jo viņi ievēroja sabatu. Un šai gadsimtā Bohēmijā, jeb mūsdienu Čehoslovākijā, 1310. gadā, 2 gadsimtus pirms Lutera tēzēm, Bohēmijas brāļi sastādīja 1/4 daļu no visiem Bohēmijas iedzīvotājiem. Un viņi cieši sadarbojās ar valdiešiem, kuri bija lielā skaitā Austrijā, Lombardijā, Bohēmijā, Ziemeļvācijā, Tīringerē, Brandenburgā un Morāvijā. 1/4 daļu sastādīja. Erasmus īpaši uzsvēra to, cik stingri Bohēmijas valdieši ievēroja 7. dienu sabatu. Gaisma nakts tumsā. Pasaulē bija nakts, bet Dieva vārda gaisma nekad nenodzisa. Sieva saulē tērta, mēnesis apakš viņas kājām, viņai galvā 12 zvaigžņu vainags. Draudze nesa gaismu nakts tumsā. Draudze pati nebija šī saule, bet tā bija tērta evaņģēlija saulē. Tāpat arī kā Jānis nebija vārds, bet bija balss, kas sludināja vārdu. 14. gadsimts. Mazliet pāri pusnaktī. Ja mēs tā skatāmies pēc 1260 gadiem, sākot no 538. mazliet pāri pusnaktī. Šis tūkstneša un tumsas laiks ir minēts 7 reizes Daniela un atklāsmes grāmatās. Daniela 7.25. Tas uzstāsies ar skaļām runām pret visu augsto un apvainos visu augstā svētos. Tas centīsies grozīt svētku laikus un bauslību. Viņi būs nodoti viņa varā 1 gadu un 2 gadus, vēl 1 pusgadu. Daniela 12. nodaļa 7. pāns. Tad es redzēju, ka tas līnu audeklā tērptais vīrs, kas stāvēja par upes ūdeņiem, pacēla savu labo un savu kreiso roku pret debesīm, un es dzirdēju, kā viņš zvērēja pie tā, kurš dzīvo mūžīgi. Paies 1 gads un vēl 2 gadi un 1 pusgads. Un tik līdz svētās tautas postītāja vara būs galā un beigsies svētās tautas klīšana, tad viss tas piepildīsies un notiks. Atklāsmes 11. nodaļā ir 2 reizes minēts, bet atstāja Dieva tempļa ārējo pagalmu ārpusē un nemērīja to, jo tas dots pagāniem un tie mīdīs svēto pilsētu 42 mēnešus. Un es likšu saviem 2 lieciniekiem, ka tie maisos tērpi pravietos 1260 dienas. Atklāsmes 12. nodaļā arī 2 reizes ir minēts šis laika periods. Tad sieva beiga tuksnesī, kur tad bija Dieva sataisīta vieta, lai viņi tur tiktu uzturēt 1260 dienas. Un 14. pantā sievai tika doti 2 lielā ērgļa spārni, lai tā varētu lidot tuksnesī savā vietā, kur viņas dzīvība prom no čūskas acīm tiek uzturēta laiku un laikus un puslaiku. Un visbeidzot atklāsmes 13. nodaļā 5. pāns. Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimas, un vara to darīt 42 mēnešus ilgi. 1260 gadi ilga un tumša nakts. Draudze ir tuksnesī un 2 liecinieki, Dieva vārds, pravieto maisos tērpts. 15. gadsimts. Erasmus liecina, ka pat tik vēlu kā ap 1500. gadu Bohēmijas iedzīvotāji ne tikai stingri ievēroja 7. dienu, bet pat tika saukti par sabatārians. Tepat mums tuvāk Norvēģija, uz ziemeļiem 1435. gada 22. augusts. Bergina, baznīcas koncila sēde. Pirmais un galvenais jautājums ir attiecībā pret sestdienas ievērotājiem. Arhibīskapam ausīs ir nācis, ka cilvēki dažādos valsts rajonos atļaujas turēt sestdienu svētu. Tas ir stingri aizliegts
Tā rakstīts baznīcas likumā, lai neviens neuzdrošinās turēt svētu kādu dienu, izņemot tās, kuras par svētām ir atzīnis pāvests, arhibīskaps vai bīskaps. Un turpat Norvēģijā 1436. gads baznīcas konference Oslo, kur tika teikts, ar to pašu sodu ir aizliegts ievērot sestdienu svētu, atturoties tajā no ikdienas darbiem. Mēs ļoti bieži atceramies to Konstantīnu laiku, kur tika paziņots viss no šī brīža aizmirstiet par sabatu, ja? Bet acīm redzot, tas tā nestrādāja. Jo mēs redzam, ka tas katrā koncilā tiek atkārtots. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki ievēro Dieva likumu caur visiem laikiem. 15. gadsimts Francijā valdiešu ienaidnieki, cenšoties izraisīt karaļa dusmas pret viņiem, apsūdzēja valdiešus vairākos riebīgos noziegumos provinces apgabalā. Tas ir līdzīgi kā pret Danielu. Viņu arī novēroja. Mēģināja atrast, kur piesieties, bet nevarēja atrast nekādu pārkāpumu. Un izdomāja apsūdzēt valdiešus riebīgos noziegumos. Saņēmis šādas apsūdzības Francijas karalis Luis 12. nolēma pārbaudīt šo informāciju. Viņš nosūtīja uz provinces apgabalu komisārus, jeb izlūkus, lai uzzinātu vairāk par valdiešu dzīvesveidu un nodomiem. Kad izlūki atgriezās, viņi atnesa karalim šādas ziņas. Mēs izstaigājām visas viņa apdzīvotās vietas, bet neatklājām ne mazākās pēdas no tiem noziegumiem, kuros viņi tika apsūdzēti. Tā vietā mēs atklājām tieši pretējo. Viņi ievēro sabata dienu, viņi rīko kristības atbilstoši senās draudzes, piemēram, tātad pagremdējot. Un viņi māca saviem bērniem svētos rakstus par kristīgo ticību un par Dieva baušļiem. Kad karalis Luis 12. dzirdēja savu komisāru ziņojumu, viņš ar zvērestu apliecināja, ka šie cilvēki ir vēl labāki par viņu pašu un par visu karalisko namu. 15. gadsimts Indijā, atdalīti no rietumu pasaules 1000 gadus, ja mēs ņemam pēc Romas sabrukuma, viņi bija pilnīgā neziņā par dažādiem baznīcas jaunievedumiem, par dažādiem konciliem, dekrētiem, par centieniem mainīt Dieva ieceltos laikus un likumus. Un kad 15. gadsimtā Indijā ieradās baznīcas pārstāvji no rietumiem un pieprasīja godināt jaunās Marijas bildi, viņi saņēma nepārprotamu atbildi: mēs esam kristieši, nevis elku pielūdzēji. 16. gadsimts Anglijā Elizabetes valdīšanas laikā parādījās daudzi apzinīgi un neatkarīgi domātāji, kuri pētot Bībeli pamanīja, ka 4. bauslis liek svētīt nevis pirmo, bet tieši 7. nedēļas dienu. Tas ir no Čambera enciklopēdijas. Un 1593. gads Krievijā Maskavas koncils notika tiesas sēde, kurā bija jāizvēlas sabats vai dzīvība. Un starp tiem, kas atklāti apliecināja savu ticību Dievam un visiem Dieva likumiem, bija arī 3 personas, kas ieņēma augstu lomu valsts pārvaldē. 16. gadsimts Zviedrijā, neskatoties uz to, ka tika sodītas pat nelielas lietas, kas varētu pastiprināt sabata ievērošanu, dedzīga sabata ievērošana turpinājās vēl ilgu laiku. Sabatārieši māca, ka ārējais sabats, tas ir sestdiena, joprojām ir jāievēro. Viņi saka, ka svētdiena ir pāvesta izdomājums. Un pa 16. gadsimtu Erasmus raksta: Bohēmijā bija ticīgie, ko sauca sabatārians, un viņi ne tikai ievēroja 7. dienu, bet viņi ļoti rūpīgi svētīja šo dienu. Un vēsturnieks Ross raksta: sabatārians tā saukti tāpēc, ka vadoties no svētiem rakstiem, viņi atteicās godāt 1. nedēļas dienu un svētīja vienīgi 4. baušļa sabatu. Jo Dievs atdusējās tajā dienā no radīšanas darba un svētīja 7. dienu. Šeit pat Vācijā doktors Eks, cenšoties atspēkot reformātorus, teica: tomēr baznīca ir pārcēlusi svinības no sestdienas uz svētdienu ar savu spēku, bez svētajiem rakstiem. Un ap 1520. gadu daudzi sabata ievērotāji atrada pajumti
Lorda Leonharda von Lichtensteina īpašumā, kurš ievēroja sabatu. 1560. gadā slavenā jēzuīte Franciska Saviera vadībā Indijā iegāja inkvizīcija, lai apkarotu sabata ievērotājus. Jo, kā mēs redzējām iepriekšējā gadsimtā, viņiem tur negāja viegli to. Norvēģija, 1544. gads. Daži no jums pretēji brīdinājumam ievēros sestdienu. Jums ir jāsaņem bargs sots. Jebkuram, kuru pieķers ievērojot sestdienu, būs jāsamaksā 10 marku sots. Es gan nezinu, cik tas mūsdienu valūtā ir, bet mēs redzam šo pastāvīgo spriedzi starp dieva baušļiem un starp šiem likumiem. 16. gadsimts Austrija. Un to raksta jau pats Luters jau. Tagad sabatāri ir arī Austrijā, viņš saka. Un 1534. gads Abisīnija. Tāpēc mēs atzīmējam šo dienu nevis atdarinot jūdus, bet gan paklausot Kristum un viņa svētajiem apustuļiem. Un šeit ir mums tāds labi zināms personāžs. 1521. gads. Šeit es stāvu un citādi rīkoties nevaru. Slavenie Lutera vārdi. Ja mēs atveram Wikipēdiju, tur rakstīts, ka Luters neievēroja sabatu. Tie ir meli. Vispirms Dievs atklāja Luteram patiesību par taisnošanu ticībā. Dievs viņu vadīja soli pa solim. Kāda tad informācija bija Luteram? Tā bija tā pieķēdētā Bībele klosterī. Vispirms Dievs atklāja par taisnošanu ticībā, bet pantu pa pantam Luters lasīja Dieva vārdu. Un pienāca laiks, kad Luters saprata un pieņēma arī sabatu. Un atrodoties Vartburgas pilī, Martins Luters rakstīja šādus vārdus. Dievs svētīja sabatu, lai tas būtu svēts Dievam par godu. Dievs vēlas, lai sabata bauslis tiktu pildīts. Dievs vēlas, lai 7. dienā tiktu sludināts Dieva vārds. Pie Lutera pierakstīti vārdi. 16. gadsimts, nu jau baptisti, jau pašos pirmsākumos, par kuriem rakstīts, daži ir cietuši spīdzināšanu, jo viņi negribēja atpūsties, kad citi ievēro svētdienu, jo viņi pasludināja to par Antikrista svētkiem un likumu. Un 1554. gads 6. decembris Somijā Zviedrijas karalis Gustavs Vasa pirmais vēstulē Somijai raksta. Pirms kāda laika mēs dzirdējām, ka daži cilvēki Somijā ir pieļaujuši lielu kļūdu un ievērojuši 7. dienu, ko sauc par sestdienu. Tāpat arī 1592. gadā Šveicē. Šveices rakstnieks Hospinians raksta, sabata ievērošana ir daļa no morāles likuma. Sabats tiek ievērots jau no pašiem pasaules pirmsākumiem. Tā raksta šis Šveices rakstnieks 16. gadsimtā. Holande, Vācija. Tie ir atsevišķi notikumi, kurus visus vieno fakts, ka sabats nebija aizmirsts. Viens šāds notikums Barbara no Tieras, kurai nāvisot tika izpildīts 1529. gadā, paziņoja: Dievs mums ir pavēlējis 7. dienā atpūsties. Un cita mocekle, Kristiāna Tolingerina, ir pieminēta šādi. Par svētajām dienām un svētdienām viņa teica: 6 dienās tas kungs radīja pasauli, 7. dienā viņš atpūtās. Pārējās svētās dienas ir ieviesuši pāvesti, kardināli un arhibīskapi. Luters par valdiešiem raksta. Par valdiešiem mēs gan jau apskatījām iepriekšējos gadsimtos, bet šeit Luters par viņiem raksta, mēs pielūgsim vienīgi Dievu, kurš spēj mums palīdzēt, nevis mirušus svētos. Mēs turēsim svētu vienīgi sabata dienu.
Sievai tika doti 2 lielā ērgļa spārņi, lai tā varētu lidot tuksnesī savā vietā, kur viņas dzīvība prom no čūskas acīm tiek uzturēta laikus un puslaiku. Un čūska izlaida no savas mutes ūdeni, kā upi, sievai pakaļ, lai to aizpludinātu. Bet zeme nāca sievai palīgā, atvērdama savu muti un aprīdama no pūķa mutes izlaisto upi. Velns centās iznīcināt kristīgo baznīcu ar viltus mācību plūdiem, kā ar vajāšanām. Čūska nav mainījusies, tie paši paņēmieni, kas arī Ēdenes dārzā. Gadsimtiem ilgi zeme ir palīdzējusi sievai, nodrošinot patvērumu vajātajiem dieva ļaudīm. Apbrīnojamā atklājuma arheoloģijas, vēstures un ģeoloģijas jomā snieguši daudz pierādījumu, lai aizstāvētu dieva vārdu. Zeme patiešām atvēra savu muti, un katrs tās akmens brēc uz šī skeptiskā laikmeta ausīm. 17. gadsimts. 1618. gadā Anglijā kāds citāts, arī dažādi notikumi, bet visus vieno sabats. Beidzot par mācīšanu tikai 5 dienas nedēļā un atpūtu uz 6 dienas, viņa tika pārvesta uz jauno cietumu Maidenleinu, vietu, kur toreiz tika nozīmēta, lai ierobežot vairākas citas personas ar atšķirīgu viedokli no Anglijas baznīcas. Un Traske kundze gulēja 15 vai 16 gadus cietumā par savu viedokli par 6 dienas sabatu. Un turpat Anglijā 1668. gads Anglijā Steinets raksta par spīti vajāšanām. Šeit Anglijā ir 9 vai 10 draudzes, kas ievēro sabatu. Mēs neesam pirmie. Paldies Dievam, ka tā. Ungārija, Rumānija. Un šeit rakstīts, taču, kad viņi noraidīja svētdienu un atpūtās zabatā, princis Zigmonds Batorijas pavēlēja viņus vajāt. Pēc šī kļuva par valsts kancleru un pirmo kandidātu uz Transilvānijas troni. Viņš studēja savu bībeli un sacerēja vairākas himnas, galvenokārt par godu zabatam. Pēc šī tika arestēts un nomira 1640. gadā. Mēs redzam, ka vēsts par zabatu sniedzās cauri visām ļaužu šķirām, gan augstām, gan zemām, gan karaļnamos, gan tīrumos. Zviedrija, Somija, 17. gadsimts. Upsalas reģionā fermeri ievēroja sestdienu, nevis svētdienu. Ap 1625. gadu šī tendence kļuva tik uzkrītoša Zviedrijā un Somijā, ka ne tikai milzīgs skaits vienkāršie ļaudis sāk ievērot sestdienu kā atpūtas dienu, bet pat priesteri darīja to pašu. Muskovitu draudze Krievijā. Viņi svinīgi ievēroja sestdienu kā zabatu. Un arī 1625. gads Indijā Jakobītu draudze, kuri turēja sestdienu svētu. Viņi noturēja svinīgus dievkalpojumus sestdienās. Un visbeidzot Amerika. 1664. gads. Mēs zinām, ka Amerika tika dibināta tikai 1776. gada 4. jūlijā. Tas ir vairāk kā 100 gadus pirms Amerikas dibināšanas, kad uz globus vēl bija koloniālā karte. Stefans Mumfords tajā laikā, pirmais sabata ievērotais Amerikā, ieceļoja no Londonas. Un 1671. gads. Daļa ticīgo atdalījās no baptistu draudzes tikai tāpēc, lai ievērotu zabatu. Radās 7. dienas baptisti. Amerika vēl nebija dibināta, un tur jau draudzes dalās. Dēļ sabata jautājumu. Šeit tā koloniālā karte, tas vēl tajā laikā. Veselas draudzes jau bija Amerikā, kad karte vēl izskatījās šādi. Vēl pilsoņu karš nebija bijis. Amerika vēl nebija dibināta, bet sabats tika turēts. Anglijā
17. gadsimtā Anglijas monarhs Čārls I apšaubot parlamentu komisārus 1647. gadā teica: tā kā rakstos nekur nav minēts, ka zabats vairs nav jāievēro, nedz arī, ka tas būtu pārcelts uz svētdienu, tad jau pati baznīca to ir izmainījusi. Un Džons Miltons Anglijā teica: tas noteikti ir daudz drošāk ievērot 7. dienu, kuru pats Dievs ir iecēlis, nekā paļauties uz grēcīgu cilvēku pieņēmumiem svinēt 1. dienu. 17. gadsimts Etiopija, 1604. gads. Mēs pagājušā reizē skatījāmies karti. Tā ir tā Abesīnijas draudze, kas jau 17 gadsimtus, nevis no 17, bet jau 17 gadsimtus ievēro zabatu par spīti visām vajāšanām. Jēzuīti mēģināja mudināt Abesīnijas baznīcu pieņemt Romas katolicismu. Viņi ietekmēja karali Zādengelu, lai viņš ierosinātu pakļauties pāvestam un ar smagiem sodiem aizliegtu visiem saviem padotajiem ievērot zabatu. Bohēmija, Morāvija, Šveice un Vācija. Viens no padomniekiem un galma kungiem bija Džons Gerendi, sabatāriešu tautas, kas neievēroja svētdienu un pēc sestdienu galva. Un tad vēl ir kāds akmens, kas nesa liecību no 17. gadsimta. Tas ir kāds uzraksts uz kapa pieminekļa, kur apglabāts Pīters Čemberlens, karaļa Džeimsa un karalienes Annas ārsts, un pēc tam karaļa Kāreļa I un karalienes Katrīnas ārsts. Un uz viņa kapa pieminekļa ir šāds uzraksts: kristietis, kurš tur Dieva baušļus un Jēzus ticību, kristīts 1648. gadā, un ievēroja zabatu vairāk kā 32 gadus. Tas viss rakstīts, tas, ko es nolasīju, tas ir citāts uz viņa kapa pieminekļa. Šeit ir 178 lapas puses bieza grāmata, iespiesta 1657. gadā, krietni pirms adventistu uznākšanas uz pasaules skatuves. Ja kāds grib sabata balsu pierakstīt adventistiem, kā inovatoriem, nē. Adventisti tikai pacēla gaismā to, kas ir mēģināts aizmirst. 1657. gads, 7 days Sabbath, Salt Out and Celebrated. Un tai pašā grāmatā, 156. lapas pusē, ir, starp citu, rakstīts par zvēra zīmi. 1657. gada grāmatā. Tā kā mēs neesam pirmie, bet paldies Dievam, ka tā. 1657. gads. Nakts tuvojas beigām. Drīz ausīs evaņģēlija saule pār pasauli. Drīz piepildīsies Atklāsmes 18. nodaļas 1. pantā teiktie vārdi. Drīz varens eņģelis nokāps no debesīm un zeme kļūs gaiša no viņa spožuma. Viņš sauks spēcīgā balsī: kritusi lielā Bābele. Drīz būs rīts, bet vēl ir nakts. Ir 1657. gads, un velns ārdās lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis. Un tas ir paplašināt nozīmi. Maz laika līdz Kristus nākšanai, bet vēl jau mazāk līdz 1260 gadu beigām. Drīz evaņģēlis uzplauks, bet vēl ir nakts. Un Atklāsmes grāmatas 11. nodaļā, ja mēs skatāmies, vēl 2 liecinieki pravieto maisos tērti. Šeit vēl runājot par 17. gadsimtu. Interesanti, Dieva vārds ir sarakstīts. Atklāsmes 11.6 mēs lasām par šiem lieciniekiem 2. Vecā jaunā derība. Tiem ir vara aizslēgt debesis, ka lietus nelītu pa visu viņu pravietošanas laiku. Cik ir viņa pravietošanas laiks? 1260 dienas, jeb 42 mēneši, jeb 3,5 pravietiskie gadi. Tiem ir vara aizslēgt debesis, ka lietus nelītu pa visu viņu pravietošanas laiku. Un Jēkaba
Vēstulē 5:17 ir atsauce uz veco derību. Ēlija bija cilvēks līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu, un nelīja virs zemes 3 gadus un 6 mēnešus. Cik ilgs bija Kristus aktīvās kalpošanas laiks virs zemes? Daniela 9:27 ir rakstīts, un viņš ar daudziem slēgs ciešu derību uz 1 nedēļu, un nedēļas vidū tiks atcelt kaujamais ēdamais upuris, 3,5 dienas, jeb gadi. Un Jāņa 9:4 pestītājs teica, man nākas strādāt tā darbus, kas man ir sūtījis, kamēr ir diena. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. 3,5 dienas, jeb gadi. Un atklāsmes 11. nodaļā no 7. līdz 11. pantam par šiem 2 lieciniekiem par veco jauno derību rakstīts, kad tie būs beiguši savu liecību, tad zvērs, kas izkāpj no bezdibeņa karos ar tiem, tos uzvarēs un tos nokaus. Un viņu miesas gulēs uz ielas lielajā pilsētā, ko garīgi sauc par Sodomu un Eģipti, kur arī viņu kungs ir krustā sists. Un dažādu tautu un cilšu, valodu un tautību ļaudis redzēs viņu miesas 3,5 dienas un neļaus viņu miesas likt kapā. Šeit par Francijas revolūciju iet runa. Zemes iedzīvotāji priecāsies par tiem un būs līksmi. Tie sūtīs dāvanas cits citam, jo šie 2 pravieši, Dieva vārds, mocīja visas zemes iedzīvotājus. Un pēc 3,5 dienām dzīvības gars no Dieva iegāja viņos, un viņi cēlās kājās, un lielas bailes uznāca visiem, kas tos redzēja. Brīnišķīgs ir Dieva vārds. 3,5 gadus Ēlija pravietoja un lietus nelīja visu šo laiku. 3,5 pravietiskos gadus 2 liecinieki Dieva vārds pravietoja. Un tie ir vārdi aizslēgt debesis, ka lietus nelīja pa visu viņu pravietošanas laiku. Atklāsmes 11:6. 3,5 gadus Kristus sludināja evaņģēliju uz zemes. Tad tika nokauts un guldīts kapā. 3,5 pravietiskos gadus šie 2 liecinieki pravietoja maisos tērti un tad tika nokauti. Lai pēc 3,5 dienām, ja burtiskajiem gadiem celtos augšā un evaņģēlijs tiktu sludināts pa visu pasauli. Ticiet tam kungam, savam dievam, un jūs būsiet nodrošināti. Ticiet viņa praviešiem, tad jūs uzvarēsiet. Amen. Dzīvais Dievs, paldies Tev par Tavu svēto vārdu. Paldies par šiem 2 lieciniekiem, kurus mēģināja nokaut, bet kas augšām cēlās. Šī vecā un jaunā derība. Un abos tika dzīvības spēks. Ne tikai viens piecēlās, ne tikai jaunā derība, bet vecā un jaunā. Un kaut reizēm tas var būt daudziem, daudzi to cenšas noraidīt, bet paldies Tev, ka šie liecinieki runā šobrīd pa pasauli, sludina, palīdz mums ieklausīties tajos vārdos, kas tur ir rakstīti, un palīdz mums pieņemt to, kas ir rakstīts šai svētā vārdā un praviešos, lai mēs varētu Tavā spēkā uzvarēt un nest šo vēsti tālāk. Stiprini mūsu soļus, palīdz mums kā draudzei turēties kopā un būt par sāli tur, kur mēs esam. Jēzus vārdā, āmen. Amen.